Pavisam nesen mūsu skolā notika projekta atklāšana, pie kura skolēni un skolotāji ilgi strādāja kopā. Roņu sala ir telpa, ko radījuši paši skolēni, un tagad tās spilgtās krāsas padara skolas atmosfēru vēl siltāku un mājīgāku. Kā tajā multfilmā? Mēs to darījām. Galā mēs to izdarījām. Ja mēs pamanījām, ka šī vieta tiešām patīk skolēniem un būtu ļoti labi, lai vide būtu moderna, lai bērniem būtu ērti atpūsties. Un tas tiešām ir liels gandarījums. Es uzskatu, ka ja mēs kaut ko gribam mainīt, tad mums ir jādara pašiem un mēs to arī varam. Un gabaliņu par piemiņu. Jā. Mums patika rezultāts un mums ir prieks par to, ka skola mainās uz labu pusi. Tieši mums piedalījās zīmēšanai dizaina stundas ietvaros, un man liekas, ka var piedalīties ik viens, kurš gribēja, bet vienkārši bija nepieciešams atnākt pie skolotājas Daigas vai Unaguras un vienkārši paprasīt to. Man radās ļoti labas emocijas, man viss patika, man ļoti patika process, bija ļoti interesanti un aizraujoši. Tas bija ļoti interesants darbs. Man ļoti patika zīmēt un kā arī izkrusot šo stienu. Tas bija ļoti, man liekas, kā veiksmīgs darbs. Un man liekas, ka visiem skolniekiem tas patika. Temats, kā tika izvēlētas skices, bija lielākoties skolēni paši izdomāja. Viņiem bija iespēja katram uzzīmēt, ar ko viņiem saistās skola vai izglītība kopumā. Un tad vienā no skicēm bija grāmatas, un vienā no skicēm bija lidojošas lidmašīnas no papīra. Un kopā mēs viņus salikām, jo es domāju, ka gan grāmatas, gan arī tas, ko bērni var izveidot, tieši lidmašīnas atspoguļo skolu un skolēnus. Kopsumā es uzskatu, šis projekts skolas vidi ir ietekmējis pozitīvi. Skolēni labprāt izmanto soliņus, uz kuriem sēdēt, nesēž vairs uz grīdas, un arī pati atmosfēra, te gaitenis ir daudz mājīgāk kļūst un gaišāks nekā iepriekš. Pēc atklāšanas ceremonijas projekta dalībnieki, direktors, skolotāji un skolēnu pašpārvalde pulcējas pie tējas tasas. Siltā un draudzīga atmosfēra dalījies ar pieredzi, apsprieda idejas un mērķus skolas nākotnē. Šīs tikšanās laikā skolēniem, kuri projektā ieguldīja savus spēkus un radošumu, tika pasniegti diplomi, kā pateicība par viņu darbu. Šis vakars bija ne tikai viena projekta pabeigšana, bet arī jauna iniciatīvas sākums, kas padarīs mūsu skolu vēl labāku.